Atpūtas vietā Višķezers 2 dienu garumā ar nakšņošanu Telšu pilsētiņā norisinājās 7. Daugavpils novada jaunatnes salidojums ar saukli Lepns būt novadā. Kopumā pasākumā piedalījās 15 Daugavpils novada pagasti, kā arī viesi no Rēzeknes novada Feimeņu pagasta. Kopskaitā vairāk nekā 130 salidojuma dalībnieki. Un tad mēs šogad paņēmām to tādu tēmu par to, ka mēs būsim lepni par to, ka mēs esam novadā, ka mēs esam Daugavpils novadā, un tad sapulcēsim kopā atkal jauniešus tajā ikgadējā tradicionālajā Daugavpils novada jaunatnes salidojumā, un tad pasportosim, parunāsim par to, kas mums tad darās te novadā, kā mūsu pagasti ir radušies, varbūt vēsturi kāds īpaši nestudē, bet tas būs veids, kā viņš varbūt uzzinās, kā tad radās Demone, Tabora, Viški, Dajebkas. Jaunatnes salidojuma organizēšanā tika iesaistīti arī 8 brīvprātīgie jaunieši, kas ieguva praktisku darba pieredzi. Viena no rīkotāju grupas brīvprātīgajām bija Karīna Lipšāna no Kalupes pagasta, kuras pienākums bija izdomāt sporta aktivitātes. Pagājušajā gadā es piedalījos kā komandā, un es domāju, šogad varētu izmantot kaut ko interesantāku, un arī pašai priekš pieredzes man būtu tas, tieši priekš pieredzes, tā kā es domāju, es augstskolā, es gribu kaut ko saistīt ar cilvēkiem, un tā kā komunicēt, un jā. Principā rezultātā ir tā, ka pēc mūsu Daugavpils novada brīvprātīgā darba nolikuma viņi tad saņem beigās arī apliecību. Tās ir līdz 30 darba stundām, kur ir aprakstīti dažādi pienākumi, ko viņi ir pildījuši, dažādas prasmes, ko viņi ir ieguvuši, un dažiem no viņiem, kas ir visvairāk sevi arī parādījuši, ir visvairāk aktīvi bijuši, ir izrādījuši vislielāko iniciatīvu, mēs arī no Izglītības pārvaldes piedāvāsim rekomendācijas vēstuli. Pasākuma atklāšanā jaunieši sveica Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska, kas pauda savu pozitīvu attieksmi pret jau tradicionālo pasākumu, kas katru gadu spēj pulcēt tik kuplu pasākuma dalībnieku pulku. Jaunieši ir ļoti aktīvi, ja viņus vēl uzrunā un aicina, tad viņiem tā ir dubulta atdeve. Un brīvprātīgie, mūsu atbildīgie par jaunatni ļoti atbildīgi un organizē šo pasākumu. Un faktiski šo pasākumu organizē, viņam jābūt interesantam, lai šiem jauniešiem šeit arī būtu interesanti. Šodien es paskatījos, ka viņus sadala nevis pa pagastiem komandās, bet no cipara no 1 līdz 16. Tātad komandā ir iekļuvuši no dažādiem pagastiem jauniešiem, un viņi spēku samērus arī nezina, un tad viņiem vajag jau, kā saka, koncentrēties tiem uzdevumiem, kas viņiem būs jāveic un tā tālāk. Un es esmu ļoti pateicīga mūsu jauniešiem, ka viņi šeit ir, ka viņi aktīvi darbojas un ka viņiem patīk būt kopā. Tā kā jaunatnes salidojums šogad tika veltīts Daugavpils novada izzināšanai, aktivitāšu punkti un sporta disciplīnas tika nosauktas par godu interesantākajiem Daugavpils novada vietvārdiem. Arī aktivitātes bija oriģināls un netradicionāls. Ko jūs gaidāt no šīs salidojuma, teiksim, kas ir interesantākais, kas varētu būt šodien? Komandas garu draudzību, jaunus cilvēkus iepazīt, visu. Bet šo salidojumu jūs apmeklējat, ne pirmo gadu taču, vai ne? Pirmo. Un tāpēc ir forši. Tāpēc, ka cilvēki nav iepazīti un ir jautrāk. Cilvēki nav zināmi. Jūs arī pirmo reizi piedalāties? Es ne, es jau otro gadu. Otro gadu. Kā tev patīk šogad labāk? Šogad interesantāk tā, ka ir dažādas komandas, ir sajaukti cilvēki, ka tu vari iepazīties ar viņiem. Bet, skatīsimies, kā tālāk būs. Vakara priekšnesumos katrs pagasts demonstrēja kādu leģendu vai reālu notikumu par pagasta rašķinos. Starp pagastiem žūrija visaugstāk novērtēja Sventes, Višķu un Naujienes pagastu. Balsojumā par skatītāju simpātiju starp jaunatnes lietu atbildīgajiem apbalvots tika Viktors Andruškevičs no Naujienes. Taču kopvērtējumā 3. vietu ieņēma Sventes pagasts, 2. vietā palika Skrudalienes pagasts, bet uzvaru izcīnīja Naujienes pagasta jauniešu komanda, kas savā īpašumā saņēma kausu un ceļojošo karogu.